Man radās jautājums, kas tev asociējas ar popularitāti? Runājot par popularitāti, man pirmā doma ir par slavenībām. Gan pirmā doma bija zemes spējas pār futbola laukumam. Nu, tad dosimies noskaidrot, ko domā citi. Tas varētu būt kaut kas saistībā ar kaut ko ekstrēmu, kaut ko nebijušu, kaut ko spontānu, kaut ko negaidītu. Tā varētu būt kāda spilgta darbība, kā, varbūt kaut kas nedaudz nost no morāls normām, jo cilvēks tas šobrīd šokē, kā piemēram Lady Gaga, viņa ir izdomājusi kaut ko tādu, kas nav vēl bijis, un tad viņa arī iegūst šo popularitāti. Es domāju, ka cilvēks, kas izdomā kaut ko ne tādu kā ierastu, tas arī iegūst popularitāti. Viņā ļoti jāatšķirās no visiem pārējiem. Man negribās būt populārai, tāpēc man grūti tā teikt, es nezinu. Pirmkārt, lai viņš kļūt populārs, noteikti jānonāk ar skaļu skandālu mēdījos, televīzijā, vislabāk televīzijā, bet arī radio. Katrā ziņā tas varētu noteikti būt jebkāds. Galvenais, lai tas ir ļoti vai aizskaroši vai parojas daudz cilvēku, aizskar kā cilvēku interesi plašāk cilvēku sabiedrības. Visticamāk, viņam jācenšas piedalīties visos iespējamos raidījumos un televīzijās un parādīties presē, kā tas notiek Latvijā. Viss īsākais ceļš. Pēc manām domām populārs var būt pozitīvā nozīme un arī negatīvā nozīme. Tāda negatīvā nozīmē, jebkurš noziegums, es uzskatu liels noziegums. Pozitīvs arī var kļūt, izdarot kaut kādu lielu labumu, piemēram, valsts labā. Sportisti ar lieliem panākumiem pēc manām domām ir populāri. Es laikam būs oriģinālāks un tieši, ka jāaprecās ar kādu populāru personu. Uzreiz ir zeltainā preses. Pirmkārt, oficiāli teikt tā, kas ir Latvijā tendence, jāreģistrējās draugos Facebookā. Tas ir standarts. Un arī Latvijā pazīstami ir cilvēki, kuri ir izveidojuši savus YouTube kanālus, liekot iekšā kādas interesantas sevis veidotas video animācijas, kādas parodijas, kaut ko tādu. Kaut kāds tāds smieklīgs, kaut kas izdarītnieši tāds parasti. Vai kaut kāds tāds ekstrīms, ko cilvēki vienkārši grib paskatīties. Kas ir tas ekstrēmais? Kaut kas, kas nav redzams, vienkārši tur kaut kas tāds. Varētu būt, piemēram, tāpat tie paši skeitošana, snovošana, visas tās lietas, kas cilvēks piesaista, vēlas ir kā izmēģināt, atkārtot, labāk neiesaka. Ļoti dažādi veidi, kā cilvēki kļūst populāri, jo dažreiz liekas, varbūt tur ir viens modelis, ka tu, nezinu, lauž kāju vai lec pāri kaut kam, un tāpēc tu kļūst populāri, bet tie pašā laikā arī vienkārši nodziedot dziesmiņu, kas varbūt pat nav stulbi, cilvēki kļūst populāri. Varbūt jādara kaut kas tāds, kas tautai sabiedrībai būtu labs. Novākt no universitātes jumta ar izplatni, viņi pamanīs citi. Kaut kas ievērības cienīgs. Varētu kļūt par Latvijas lepnumu, kaut ko izdarīt. Nonākt kriminālās aprindās, liela mēroga. Kaut ko stulbi. Es labāk paklusēšu. Kāpēc? Droši. Uztaisīt porno. Jā. Uztaisīt porno. Pilnīgi noteikti. Man tāpēc bija tāda pati ideja. Izplat kāpu. Es pa viņu atzūtu. Kādu demonstrāciju uzrīkot, lai tā kā viņi pamana. Privātu video, savas pieredzes nopublicēt. Kaut ko izdarīt Rīgas centrā, vienkārši kaut ko tiešām traku. Ja man būtu īstais noskaņojums un kompānija, ar kur to darīt, tad jā, es varētu jebko man šķiet izdarīt. Jāizdara. Nezinu, jākļūst populāram. Kaut kādī jāparāda kaut ko, es nezinu, jāatklāj tur kaut ko zinātnē, piemēram, kā mākslinieks vai kā dziedātājs vai tam līdzīgi, kā dzejnieks. Tā. Droši vien kaut kāda laba ideja jāizveido un jārealizē. Kas jāatklāj, kaut kas tāds, kas citiem patiktos, droši vien kaut kas, kas padarītu citu dzīvi labāk kaut kādā veidā. Tie cilvēki, kas kaut kādā veidā ir, es nezinu, mēģināšu darīt citiem kaut kādas labākas lietas un vienkārši atvieglot citiem dzīvi. Tas ir kaut vai, ka ikdienā tu ej un tu kaut ko izpalīdzi citiem.